Sāciet elpot, lai sadzirdētu sevi. Nedomājot, kā šobrīd ir pareizi. Mierīga ielpa. Mazītiņa pauzīte, kurā nav ne ielpa, ne izelpa, bet tukšums, vakums, tad izelpa. Un šādi elpojam, lai uzskaņot uz savu iekšējo elpošanas ritmu. Visbiežāk šis ritms palēlinās, kad mēs apzināti to darām, kad mēs sev ļaujam saslēgties ar savu iekšējo pulsāciju. Paisums un bēgums. Šeit un tagad elpoja, lai sadzirdētu sevi. Elpošana ir vienīgā stabilā vērtība, kas mums pieder. Šajā iemiesojumā vispārējais ir mainīgi, bet telpa vienmēr ir ar mani. Ļoti lēnām, pavisam nesteidzīgi. Mēs pārceļam savu elpas centru uz vēdera lejas daļu, sievietes uz dzemdi, vīrieši uz rajonu zem nabas un vēl zemāk virs dzimuma orgāniem. Un ja mēs skatāmies no aizmugures, tie ir krusti. Šajā punktā atrodas mūsu sakrālais centrs. Un enerģijā tajā plūst gan no priekšpuses, gan no aizmugures. Ļaujiet sev pabūt tajā. Varat pat šobrīd iztēloties, ka jūs ar enerģijas plūsmas palīdzību šujat klāt pogu no priekšpuses. Ieelpojam, mazliet paturam sistēmā un izelpojam no aizmuguras. Un tad griežamies riņķī, no aizmuguras ieelpojam, mazliet paturam un priekšpusē izelpojam. Tā it kā tā būtu bezgalības zīme, mūžīgais astotnieks. Mēģiniet šobrīd vizualizēt, ka visa šī vēdera lejas daļa sāk pildīties ar skaistu oranžu gaismu. Pavērojiet, kāda struktūra te ir, vai tā ir karsta vai tomēr tikai silta, vai tā ir bieza vai šķidra. Varbūt tā ir cieta, kas tā ir pa masu, kas veidojas. Un ja masa jums šķiet transformējam, tad radiet to harmoniskāku. Ļaujiet tai piepildīties sakrālajā centrā pēc iespējas harmoniskāk. Lēnā garā mēģiniet no šīs oranžās gaismas veidot kādu mierīgu, ūdenim līdzīgu konsistenci, kas ļoti mierīgi viļņojas. Tā ir kā tas būtu ezers vai jūra vai dīķis. Kaut kas tāds, kas ir pietiekami mierīgs, tāpat laikā dinamisks, taču nav tonusā, nav satraucies un uzbangojies. Nav arī pavisam bez kustības. Tajā ir kaut kāda smalka sakrāla kustība. Kaut kāda maiga viļņošanās, kas ļauj skaloties šai enerģijai un piepildīt otro čakru ar vieglumu, ar kaut kādu rotaļīgumu, ar paļaušanos, ar radīšanas prieku, kur viss top plūsmā, kur bauda iegūst tūkstošiem nokrāsu
Tā ir bauda dzīvot un bauda radīt un bauda mīlēties un bauda piedzīvot sevi, bauda būt šajā ķermenī un bauda ļaut sev būt elastīgam. Es esmu gluži kā ūdens, pārliecinoši tekošs, svaigs un dzidrs. Varbūt šis ūdens jums šobrīd rādās zeltains. Varbūt tas mirdz dažādās skaistās atstarojošās daļiņās. Ļaujiet savam otrajam centram piepildīties ar šo te bagātīgo enerģiju, kas jūs savieno ar savu jūtekliskumu, ar savu uzdrīkstēšanos gribēt, ar savu uzdrīkstēšanos piedzīvot vissmalkākās sajūtu gammas, kur nav svarīgi, vai es esmu sieviete vai vīrietis, tāpēc, ka manī ir abas šīs enerģijas. Es esmu būtne, kura jūt, kura kaut ko vēlas, piedzīvo un atrodas nemitīgā saiknē ar mūžību, kā paisums un bēgums, paisums